Godātie kursanti, kas liek eksāmenu Jelgavas CSDD nodaļā, Jelgavas, ir problēmas kursantiem. Viņiem beidzās eksāmens pašā jau CSDD eksāmena sākumā un tikai dēļ vienas muļķīgas kļūdas. Kā jūs redzat, šitā ir CSDD mašīnu stāvvieta un jā, viņas stāv, kā jau normāli stāv mašīnas, tuvu viens otrai, un te ir jautājums, kur tad var izgāzties kursants, ja, CSDD braukšanas eksāmenā, tieši braucot ārā no tās stāvvietas. Nākam. Lielāko kļūdu, ko dara kursants CSDD braukšanas eksāmenā, ka iesēžoties mašīnā, braucot atpakaļ gaitā, viņš uzreiz uz vietas izgriež stūri. Nevajag to darīt. Šī mašīna stāv pārāk tuvu. Ja jūs izgriezīsies uzreiz stūri, ne tikai dibens iet ārā, bet arī priekša griež iekšā mašīnā. Līdz ar to tas ir muļķīgi. Man liekas, ka es nezinu, cik daudz, te ir milzumvietas. Ko es ļoti iesaku darīt? Iesēžaties mašīnā, ieslēdzat atpakaļgaitu, izbraucat pilnībā ārā, tā lai priekšējais bamperis jums aiziet bišķiņi aiz tā aizmugurējā mašīnas bamperi, kas stāv blakus. Un tā tikai griežat stūri pa kreisi, tā lai izbraukt pēc tam ārā uz pilsētu. Tā ir tiešām muļķīga kļūda, kur var izgāzties. Neizgāžties. Un kas vēl saistībā ar Jelgavas CSDD eksāmenu braukšanas, ka ja jums eksāmenā trāpās speciālais manevrs kases aparāts, tad lūk, pirms izbraukt pilsētā, CSDD laukumā, reku viņš ir. Piebrauc, pieskarās, gatavs. Taču, lai muļķīgi atkal neizgāstos eksāmenā CSDD, neaizmirstat, ka nav svarīgi uzreiz pieskarties tam kases aparātam, bet svarīgi ir ielikt neitrālo, ielikt rokas bremzi, vai ja jūs liekat uz automāta, tad parkingu un rokas bremzi. Un tad tikai vērt vaļā logu un pieskarties pie kases aparāta. Nesteidzieties. Galvenais droši un pēc tam pieskarties. Lai veicās eksāmenos!